Right, so you've all got a bit of caffeine in your bodies. Tātad esam uzņēmuši kafeīnu mazliet. I think there's going to be great coffee in heaven. Man šķiet, ka debesīs būs ļoti brīnišķīga kafija. Do you agree? Jūs piekrītat? Love coffee. Ļoti mīlu kafiju. Right, we've been thinking this morning about ministry that is relational and educational and authentic and life-changing. Mēs esam domājuši šajā rītā par īstu kalpošanu, par kalpošanu, kas māca, par kalpošanu, kas ir autentiska, par kalpošanu, kas ir balstīta attiecībās un kas maina dzīvi. Has anybody got any comments or questions before we carry on and see how this applies? Vai ir kādi komentāri vai jautājumi, pirms mēs ejam uz priekšu un domājam par to, kā šo pielietot? I did have a comment about the cross that you draw, about this vertical and horizontal. Tad mani komentārs par krustu, par šo vertikālo un horizontālo. Yeah. Have you had an experience the situation where, as we all know, when we want to serve in a church, Vai jums ir bijusi tāda situācija, kad tu nonāc situācijā, ka tu gribi kalpot draudzei? you're a new Christian, you find in the invitation that you want to serve and give to a church something, but you're not so sure that, this is my ministry, but you go in there, like without being completely in this line, in this vertical line. Tātad tu kā jauns kristietis saņem uzaicinājumu piedalīties kalpošanā, bet tu vēl neesi tādās labās un stiprās attiecībās ar Dievu. But you take the challenge Bet tu tā kā pieņem šo izaicinājumu and you start with this, un tu vienkārši sāc kalpot cilvēkiem. but in the process, you build this in the Un- learning process. Un šajā procesā, kad tu mācies kalpot cilvēkiem, tu attīsties attiecībās ar Dievu. Un tas jautājums ir, vai šāds modelis ir pieņemams? Ko jūs sakat, pasniedzēji? If I've understood you correctly, Ja esmu pareizi tev sapratis, you've got to be reconciled to God. tev no sākuma ir jābūt samierinātam ar Dievu. You are not going to be perfect, Tu nebūsi perfekts, but the commitment is to Jesus. bet tā nodošanās ir Jēzum Kristum. We'll talk about it a little bit later in the kinds of people I want involved in ministry. Nedaudz vēlāk mēs runāsim par to, kādi ir tie cilvēki, kurus vēlos iesaistīt kalpošanā. But we can't wait until everybody is perfect. Taču mēs nedrīkstam gaidīt līdz tam brīdim, kad visi kļūst pilnīgi. And people do grow to maturity as they do ministry. Un cilvēki kļūst briedušāki caur to, ka viņi veic kalpošanas So darbu. that's Ephesians chapter 4, isn't it? Un tātad par to mēs lasām Efeziešu vēstulē 4. nodaļā. The work of the full-time pastor teacher is to equip God's people for works of service. Mācītāja pilna laika darbinieku uzdevums ir sagatavot svētos kalpošanas darbam. So it's not for the pastor to be doing all the works of ministry, it's for all the people in the church to do the works of ministry. Tas nav mācītāja uzdevums veikt visu kalpošanas darbu, tas ir draudzes uzdevums veikt kalpošanas Paul darbu. goes on to say that in that process, the whole church becomes mature. Un Pāvils saka, ka šajā procesā draudze kopā nobriest. The church is becoming mature because the individual members of the body are becoming mature. Draudze kļūst nobriedusi, tāpēc, ka draudzes locekļi kā indivīdi nobriest. How do they become mature? By doing ministry. Kādā veidā viņi kļūst nobrieduši? Veicot kalpošanas darbu. I think my Sunday school teachers are becoming mature because they're studying the Bible. Man šķiet, ka mani svētdienas skolotāji kļūst nobriedušāki, tāpēc, ka viņi studē rakstus. So our resources you will never be able to quickly read on your way to church on a Sunday. Ar mūsu resursiem ir tā, ka tu nespēsi vienkārši ātri viņus pārlasīt pirms dievkalpojuma. You'll always have to study the Bible for yourself. Vienmēr būs nepieciešams pašam personīgi studēt rakstus. And then the sword of the Spirit does its work with you. Un tad svētā gara zobens paveic savu darbu tevī. And then you grow spiritually. Un tad tu audz garīgi. And when you grow spiritually, those you are ministering to grow spiritually. Kad tu audz garīgi, tad garīgi aug arī tie, kuriem tu kalpo. Is that right? Vai tas noderēja? Any other comments? Kādi citi komentāri? Man būs jautājums dažs latviski, un tad tu pārtulko. So I'll ask the question in English and then
Yeah. Man kā No, svētdienas labi. skolotājiem ir 1 stunda nedēļā, So as a Sunday school teacher, I have only 1 hour during the week. un bērniem, kur ir ticīgu vecāku bērni, ir vairāk kā 40 stundas nedēļā ar saviem bērniem. And believing parents have more than 40 hours with their children during the week. Kā es kā skolotājs, došu kontekstu, svētdienas skolā es kā skolotājs redzu, kuri bērni tiek mājās mācīti. Let me give you the context. As a Sunday school teacher, I see which children in the Sunday school group are being taught the Bible at home. Kā es kā skolotājs varu palīdzēt vecākiem mācīt bērnus, lai mans darbs būtu mazliet efektīvāks? How can I help as a Sunday school teacher? How can I help parents to teach their children so that my work as a Sunday school teacher is more effective? Thank you. Okay, if you come back next year, Ja nākamajā gadā tu atgriezīsies, we'll do a session on partnering with parents. mums būs sesija, kur mēs runāsim par to, kā miedarboties ar vecākiem. Very briefly, let me say to you, you are absolutely right. Ļoti īsi, ļauj man teikt to, ka tev ir pilnīgi taisnība. And any church that doesn't take seriously the need to disciple parents is gonna not do a good job of discipling children. Jebkura draudze, kura neuztver nopietni vecāku mācekļošanu, nespēs efektīvi mācekļot bērnus. So I do think the idea that if you are in their home and you are seeing parents interacting with children and you are discipling the parents at the same time, that's a very good thing. Un šī ideja par to, ka tu esi citu mājās un tu redzi to, kā vecāki mācekļo savus bērnus, tā ir ļoti laba ideja, ļoti laba lieta. We're trying to invite them to be part of the process. Mēs patiesībā ierosinām, ka vecāki ir daļa no svētdienas skolas procesa. If a child says something in the class that makes me see they've really understood something, Teiksim, ja svētdienas skolas nodarbībā bērns pasaka kaut ko tādu, kas liecina par viņa labo saprašanu, or they pray something that shows they've got good understanding, vai arī lūkšanā viņi pasaka kaut ko tādu, kas atklāja viņu labo izpratni, or they're showing that they want to put their faith in Jesus, vai arī viņi apliecina to, ka viņi grib uzticēties Jēzum Kristum, then I'm going to go and speak to the parents. tad es pataisno eju un runāju ar vecākiem. I said, you want to follow this up at home. Es saku, ka jums vajadzētu par to turpināt runāt arī mājās. At the same time, trying to encourage parents to do their job. Un tajā pašā laikā es arī iedrošinu vecākus viņiem veikt viņu kalpošanu. So it may be, it may be that you're having a small group, of men in your church. Iespējams, ka tavā draudzē ir kāda maza grupiņa vīriem. Maybe you could meet once a month to encourage them to be better dads. Iespējams, ka reiz mēnesī jūs varat tikties un iedrošināt viens otru būt labākiem tēviem. Our church is a size now where not everybody will do everything we put on. Mūsu draudzene šobrīd ir tādā izmērā, ka mums visiem nav jāiesaistās visos kalpošanas darbos. So next month, before the service, on the second Sunday of the month, Nākamajā mēnesī, otrā mēneša svētdienā, I'm going to be doing a parenting thing. Man būs šāda te vecāku mācekļošanas kalpošana. But it's not a lecture or a course. Tas nav kā kurs vai lekcija. It's come together, let's sit, let's have coffee, let's talk about what it means to be a Christian parent. Drīzāk tā ir tāda neformāla sanākšana kopā. Mēs apsēžamies, dzeram kafiju un runājam par to, ko nozīmē būt par kristīgu vecāku. Can I give them a short article to read? Es varu viņiem iedot kādu īsu rakstu, ko izlasīt. Can I give them some resources to help them to teach the Bible to their children? Iespējams, ka es viņiem varu iedot kādus resursus, kas viņiem palīdz mācīt Bībeli saviem bērniem. Does that help? Vai tas palīdz? Every single Monday morning, I email the parents in our church. Katru pirmdienas rītu es sūtu ēpastu bērnu vecākiem. I say, this is what the children learned yesterday. Es viņiem saku, lūk, šo bērnu iemācījās vakardien. Just a short summary. Tāds pavisam īsts kopsavilkums. Can you please read that passage with them again this week before Sunday? Vai jūs varat izlasīt šo raksturvietu ar viņiem vēlreiz šajā nedēļā? Could you ask them these questions, Vai varat viņiem uzdot šādus jautājumus? which I just take from our material? Un šos jautājumus es paņemu no mūsu materiāla. Could you discuss this application? Vai varat ar viņiem pārunāt šos pielietojumu punktus? And then I'm trying to get the parents each week to do something for them to speak about their own faith with their children. Un tad katru nedēļu es dodu vecākiem kaut ko tādu, ka viņi var runāt par savu ticību ar bērniem. A few weeks ago, we did Mark chapter 5, the healing of the demoniac. Mēs pāris nedēļas atpakaļ skatījāmies Marka evaņģēlijā 5. nodaļā, kur bija dēmona apsēstā dziedināšana.
an application from that is that once you meet Jesus, your life will be changed forever. Un viens no pielietojumiem punktiem ir tāds, ka tad, kad tu satiec Jēzu, tad tava dzīve tiek pilnībā izmainīta. So the comment I asked the parents, I said, share with your child how knowing Jesus has changed your life. Un tas komentārs, ko es izteicu vecākiem, bija tāds: izstāstiet saviem bērniem to, kā Jēzus satikšana ir mainījusi jūsu dzīvi. So I'm sending that email to all the parents. Un šo te ēpastu es sūtu pilnīgi visiem vecākiem. How many of them are reading it? Cik daudz no viņiem to izlasa? I don't know. Man nav zināšanas par to. Some are. Kādi noteikti lasa. They say you can take a horse to the water, but you can't make the horse drink. Ir tāds teiciens, ka tu vari pievest zirgu pie ūdens, bet tu nevari piespiest zirgu padzerties. I'm hoping that when I meet with them every month, that I can be a little bit more forceful with them. Un mana cerība ir sekojošā: ja es ar vecākiem tiekos katru mēnesi, tad es varu daudz vairāk viņus iespaidot. Right, let's move on. Iesim uz priekšu. I like to think of these 4 aspects of ministry as being 4 sides of a box. Es vēlos domāt par kalpošanu caur šādiem 4 aspektiem, un tie ir kastes 4 sāni. If you've ever moved home, you've put your stuff in a box. Nu, ja jums ir nācies pārvākties, jūs esat likuši mantas kastē. Has anyone ever moved home and discovered there's not enough boxes? Vai kāds no jums kādreiz ir pārvācies un piefiksējis to, ka nav pietiekami daudz kastu? You can make these boxes hold more. Jūs varat panākt to, ka šīs kastes sevi ietver vairāk lietu. You do that by lifting the lid and using scotch tape on the corners, don't you? Ja, un tad tas, ko jūs darat, jūs vienkārši pieliekat skoču klāt. Have you done that before? Vai kādreiz esat tā ar tām kastēm darījuši? You've no longer got a lid, but it holds more. Tātad jums vairs nav tā vāka virsū, viņš nav aiztaisīts, bet jums ir vairāk vietas. I think about ministry as being like a box. Es uztveru kalpošanu kā kasti. Relationship, educational, authentic and life-changing are 4 sides of the box. Tad ir šīs 4 kastes malas. Ir tas, ka šī kalpošana māca, tas, ka šī kalpošana balstīta uz attiecībām, tas, ka šī kalpošana... Relationship, educational, authentic and life-changing. Tā ir autentiska, un 4. ka tā izmaina dzīvi. Okay. You need to discuss as a team after today how good you think your church is on all 4 of those things. Šodien pēc šī semināra jums kā komandai vajag diskutēt par to, cik labi jums klājas kā komandai visos šajos 4 aspektos. You might say we're a very relational church. Jūs varētu teikt, mūsu draudzē ļoti labi klājas attiecību veidošanā. We are so relational, we have so much fun together. Jūs varat atzīt to, ka jums ir tik stipras un foršas attiecības, ka kopā būt ir prieks. Sometimes we don't even get to the Bible study because we're having so much fun. Reizēm mēs pat vispār netiekam līdz Bībeles studijai, tāpēc, ka mums ir tik foršs laiks kopā. So relationship is up there, but Bible teaching is down here. Tātad attiecības ir augstā prioritātē, bet Bībeles studijas ir ļoti zemu. Now the box only works if all 4 sides are the same. Nu, kaste var pastāvēt tikai tad, ja visas tās 4 puses ir vienādas. Please don't make the relationship go down. Nedariet tā, ka jūs samadzinātu attiecību nozīmi. But make sure that the Bible teaching goes up. Tā vietā rūpēties par to, ka Bībeles mācīšanas kalpošanai pieaug nozīme. Or you might say we're a very serious Bible teaching church. Vai es varētu teikt, mēs esam ritīgi nopietni Bībeles mācīšanā. We don't have time for relationships. Vispār nav nekāda laika attiecībām. You can see what the problem is. Nu, tad jūs redzat, kur ir problēma. I find that if you get the first 3 right, Nu, man liekas, ja tie pirmie 3 komponenti tiek pareizi saprasti, the 4th one comes up on its own nu, tas 4. vienkārši pats par sevi izdodas. because it's apostolic ministry. Jo tā ir apustuliskā kalpošana. What did they do in Acts chapter 2? Kas ir tas, ko viņi darīja? They devoted themselves to Tātad apustuļu darbu 2. nodaļā viņi nodevās kam? the fellowship, Sadraudzībai, the apostles' teaching, apustuļu mācībai to one another. un viens otram. Yeah? So there's no difference here. Tātad patiesībā šeit nav atšķirības starp šīm lietām. So, we want to ask ourselves who qualifies to be involved in teaching children? Mēs gribam uzdot jautājumu, kuri cilvēki der, jeb kvalificējas bērnu mācīšanai.
Now, you might not be the person who makes this decision in your church, Iespējams, ka tu neesi tas, kurš pieņem lēmumu attiecībā uz šīm lietām draudzē. but as I go through these things, you ask yourself, am I this kind of person? Bet, kad jūs klausāties šajās lietās, jums ir jāuzdod jautājums, vai es esmu tāda rakstura cilvēks. What is not negotiable? Kas ir tās lietas, kuras nedrīkst apspriest If vispār? someone doesn't have this, I cannot use them. Tātad, ja kādam cilvēkam nav šo kvalitāšu, es viņu nedrīkst likt iekšā kalpošanā. What is negotiable? Kas ir tās lietas, kuras mēs varam apspriest? Even if the person doesn't have this, I can still use them. Pat ja šim cilvēkam nav šo kvalitāšu, es tik un tā viņu varu lietot. So let's just have someone shout out. What is not negotiable when it comes to being a Sunday school teacher? What is not negotiable? So patience is non-negotiable. Tad kas tās lietas, ko nedrīkst apspriest? Un tad Okay. bija. The patience of Job. Yes. Tātad Ījāba pacietība, Sorry? mīlestības trūkums uz You must, bērniem. you must love children. Ir jāmīl bērni. Okay? A living Dzīva faith. ticība. Yes. Of those three, which do you think would be the most important? No visām šīm trim pieminētājām, kur ir vissvarīgākā? Dzīva ticība. What is that? What is UTZ? Yes. You cannot introduce anyone to Jesus unless you know Jesus. Tu nevari nevienu pievest pie Jēzus, ja tu pats personīgi viņu nepazīsti. I'm not just talking about knowing about Jesus, I'm talking about knowing Jesus. Es nerunāju vienkārši par to, ka tu zini par Jēzu, es runāju par to, ka tu pazīsti Jēzu. When we arrived at our first church, Kad mēs nonācām savā pirmajā draudzē, I was given responsibility for children's ministry. man tika uzticēta atbildība par bērnu kalpošanu. I discovered there was one woman on the team who was not a Christian. Un es sapratu, ka viens no bērnu kalpošanas komandas nebija kristietis, viena sieviete. I knew that she wasn't a Christian because of the nonsense she was teaching the children. Un es zināju, ka viņa nav kristiete, tāpēc, ka viņa mācīja liels muļķības bērniem. She was telling the children if they're good, Jesus loves them. Viņa teica bērniem, ja viņi labi, tad Jēzus viņus mīl. That's the opposite of the gospel, isn't it? Tas tieši pretējs evaņģēlijam. Doesn't Romans chapter 5 say to me that God demonstrates his love for us in this? Vai tad romiešiem 5. nodaļa man nesaka to, ka Dievs parāda mīlestību šajā? That while we were still sinners, Christ died for us. Ka kamēr mēs bijām grēcinieki, Kristus nomira par mums. He loves me whether I'm good or bad. Jēzus mīl mani, neskatoties uz to, vai esmu labs vai slikts. Yeah? Vai tā ir? So she didn't understand the gospel. Problēma bija tā, ka šī sieviete nesaprata evaņģēliju. But there's a problem because her husband is one of the important people in the church. Bet ir liela problēma, jo viņas vīrs ir viens no tiem nozīmīgajiem ļaudīm baznīcā. And I need to get her to stop teaching Sunday school. Un man vajadzēja kaut kādā veidā panākt to, ka viņa pārstāja mācīt svētdienas I skolā. say to her, you've been doing this for a very long time. Es viņai teicu, jūs esat kalpojis ļoti ilgu laiku, Maybe you need a break? varbūt jums vajag bišķi atpūtu. She said, no, I like to do it. Un viņa teica, nē, man patīk to darīt. I don't like listening to sermons. Viņa teica, man nepatīk klausīties svētrunās. I said to her, why don't you take a break? Man es teicu, vai tu tomēr nepaņemtu brīvu? She says, mazliet? what will I do? I said, there's this course called Christianity Explored. Un viņa man prasīja, bet ko tad man darīt? Un es viņai ieteicu, ir šis kurs izpēt kristietību. She says, I don't need to go to that. Un viņa man tā skaidri teica, man uz tādu nav jāiet. I said, sometimes it's very helpful to go over the basics. Un es teicu, un citreiz ir baigi svarīgi tiem pamatiem iziet cauri. She goes to Christianity Explored. Viņa aiziet uz šo izpēt kristietību, She gets converted. un Dievs viņu atgriež. Praise the Lord for that. Slavu Dievam par to, Because I don't know what I would have done if she didn't get converted. jo es nezinu, ko es darītu, ja viņa netiktu atgriezta. Now she can come back and teach Sunday school. Un tagad viņa var nākt atpakaļ un mācīt svētdienas So skolu. yes, do they know and love Jesus? Jā, tātad jautājums ir, vai viņi pazīst un mīl Jēzu, Do you need to love children? vai ir jāmīl bērni? The people who started this ministry that I'm running now, Cilvēki, kuri uzsāka kalpošanu, kuru es tagad vadu, she didn't really like children.
Viņai īstenībā nepatika bērni. She was a nurse. Viņa bija māsiņa. Nurses are the kind of people who just do the jobs that no one else is doing. Māsiņas ir tāda tipa cilvēki, kas dara darbus, kurus parasti citi nedara. So even though she didn't really like children, Lai gan viņai īstenībā nemaz nepatika bērni, she saw that it was a job that needed to be done. viņa redzēja, ka ir kāds darbs, kuram ir jātiek paveiktam, So she did it. un viņa to darīja. Over the years, she's learned to get on with children, but she didn't do the ministry because she loves children. Gadiem ejot, šī sieviete ir pieradusi pie kalpošanas bērniem, taču viņa nesāk šo kalpošanu tāpēc, ka viņai patiktu bērni. Can I tell you what I'm looking for when I look for people to be involved in children's ministry? Vai varu jums atklāt to, kas ir tās kvalitātes, kuras es meklēju tajos, kurus iesaistīt jauniešu kalpošanā? I'm sorry, this is going to be another English acronym. Tātad atkal kārtējs angļu akronīms. I'm looking for fat people. Okay? Excuse me? I'm looking for fat people. Okay? Tad, principā, to nevar tā pārtulkot, bet ir šis akronīms FAT, un tad tādus cilvēkus viņš meklē FAT. Jā. F-A-T. Okay? F, faithful in their relationship with Jesus. Pirmais, uzticami attiecībās ar Jēzu. They are available. Tas, ka viņi ir atvērti, gatavi, They are teachable. un ka viņi ir mācāmi. Okay? So faithful, available, teachable. Uzticami, atvērti, mācāmi. Uam. They are faithful. They've got a relationship with Jesus. Viņi ir uzticami, viņiem ir attiecības Jēzu. I'm not looking for perfect people, Viņi nav pilnīgi cilvēki. but I'm looking for people who are modeling repentance and faith. Es meklēju tādus ļaudis, kas patiesībā parāda, ko nozīmē atgriezties un ticēt. They've got to be available. They've got to have time for this job. Viņiem ir jābūt atvērtiem, viņiem ir jābūt laikam šim te darbam. Sometimes people can make themselves available, or I can make them available. Reizēm ir tā, ka cilvēki paši vienkārši var padarīt, atrast laiku, vai arī es varu viņiem piespiest atrast laiku šai kalpošanai. I make people available by playing ministry chess in our church. Es panāku to, ka cilvēki var piedalīties kalpošanā, spēlējot kalpošanas šahu. I'll find someone who's unpacking chairs. Es pieņemsim uzrunāju kādu, kurš vienkārši krāmē krēslus. Anybody can unpack chairs. Nu, jebkurš var to darīt. But if I want this person in my Sunday school, I need to find someone else to do their job. Taču, ja es gribu, lai šis soli krāmētājs ir svētdienas skolā, man ir jāatrod kāds cits viņa vietā. So that's what I'm doing. Tas ir darbs, ko es daru. I think everybody in church should get one job before anybody in church gets two jobs. Draudzē ir jābūt tā, ka no sākuma tev ir viens darbs, viena kalpošanas atbildība, pirms tev ir divas kalpošanas So I atbildības. find someone who's doing nothing to do chairs so that that person can do children's ministry. Tātad es atrodu kādu, kurš neko nedara, lai viņš piedalītos krēslu kārtošanā, lai tas, kurš kārto krēslus, pēc tam varētu veikt svētdienas skolas So darbu. that's me making people available. Tādā veidā es padaru cilvēkus atvērtus, ja pieejams kalpošanai. People make themselves available Un cilvēki padara paši sev pieejamu kalpošanai. by choices that they make in life. Un ar to, ka viņi pieņem noteikts lēmums dzīvē. I had a woman in our home Bible study group. Ir kā sievietes manā Bībeles studiju grupā. She was a single woman. She was not going to be getting married. Bija kāda neprecēta sieviete, un viņai nebija plāns precēties kādu laiku. Very successful in her job. She went all over the world. Viņa bija ļoti sekmīga savā darbā, viņa bija daudz ceļojis pa pasauli. She was always home on a weekend. Un viņa vienmēr bija mājās nedēļas nogalēs. I said, Fiona, I think you should be teaching Sunday school. Un es viņu uzrunāju un teicu, Fiona, man šķiet, ka tev ir jāmāca svētdienas skolā. She says, I can't stand children. Un viņa teica, es vienkārši nevaru izturēt bērnus. I said, that's fine. That's not a requirement. Un es teicu, viss ir kārtībā, tas nav nekāds nosacījums. I just want someone who will teach the Bible Man vienkārši vajag cilvēku, kurš mācītu Bībeli and learn to build relationships. un mācītos veidot attiecības. She was fantastic. Viņa bija fantastiska. It was very good for her, Tas patiesībā nāca par labu viņai. and it was brilliant for the children. Un tas arī bija par labu bērniem. Single people don't have more time. Neprecētiem cilvēkiem nav vairāk laika. I think they've got less time Patiesībā viņiem ir mazāk laika. because there's no one to share the household chores. Tāpēc, ka nav kāds, ar ko kopā dalīt šos mājas darbus. But what single people have is flexibility of time.
Bet neprecētiem cilvēkiem ir vairāk elastīguma laika lietošanā. So she never needed to call her spouse to say, I'm having such a good conversation with these girls, I'm going to be a bit late. Viņai nekad nebija tāda situācija, kad viņai būtu jāzvan vīram un jāsaka, klausies, man tagad ir saruna ar meitenēm, es vienkārši būšu vēlāk So mājās. she was able to do stuff with these girls, Viņai bija laiks, lai darītu kaut ko kopā ar šīm meitenēm. and she invested her life in them. Un viņa ieguldīja savu dzīvi viņās. And then there was an opportunity for a promotion at work, Un tad nāca paaugstinājuma iespēja darbā, and she turned it down. un viņa to noraidīja. And I said, why'd you do that? Un es prasīju, kāpēc tu to izdarīji? She said, look, it was a lot more money, Viņa teica, klausies, tas dot man vairāk ienākumus, but it meant that I would be away at weekends, which means I couldn't do ministry. bet tas nozīmētu to, ka es būtu prom nedēļas nogalēs, un tādējādi es nevarētu veikt kalpošanu. She said, at some point in your career, you need to decide when is enough enough. Viņa teica, kādā brīdī tavā karjerā tev ir jānolem, kad pietiek, kad tev vienkārši pietiek, kad vairāk nevajag. So she's made a very important decision. Un viņa izdarīja ļoti nopietnu lēmumu. I know another man who used to lecture anatomy at Cape Town University. Pazinu kādu vīru, kurš bija pasniedzējs, un viņš pasniedza anatomiju Cape Townas universitātē. I said to Chris, why are you a lecturer and not a surgeon? You can earn much more money being a surgeon. Es jautāju, Kris, kāpēc tu esi pasniedzējs, nevis ķirurgs, jo kā ķirurgs tu varētu nopelnīt vairāk naudas? He said, if I was a surgeon, I'd spend my life on courses learning new surgical techniques. Viņš teica, ja es būtu ķirurgs, tad man vajadzētu iet uz dažādiem kursiem, mācīties dažādas tehnikas. He said, but I'm a lecturer and I've chosen to lecture anatomy. Viņš saka, bet es esmu pasniedzējs un es izvēlējos mācīt anatomiju, Because nothing changes in anatomy. tāpēc, ka nekas nemainās anatomijā. People are still being born with 10 fingers and 10 toes. Yeah? Cilvēki tik un tā piedzimst ar 10 pirkstiem un 10 kājpirkstiem. Jā. So he said, so I take lecture one off the shelf and I deliver it and then I go and do ministry. Viņš saka, es ņēmu vienkārši esošās lekcijas, veicu šo darbu un pēc tam es veicu kalpošanu. And then lecture 2, deliver and go and do ministry. Un tad ņēmu nākamo lekciju un pēc tam devos kalpot. You see, the career that he's chosen means that he's free for ministry. Redzat, viņš izvēlējās tādu karjeru, lai viņam būtu laiks kalpošanai. I met a man in Scotland, he's 57 years old. Skotijā es satiku kādu vīru, kuram bija 57 gadi. I said to him, what do you do? Jautāju, ar ko tu nodarbojies? He said, I'm retired. I said, that's very young to be retired. Un viņš atbildēja, es esmu pensijā, un man atbilde bija, 57 gadi, tas ir pārāk agri. He said, my wife died a few years ago, Viņš teica, mana sieva nomira pāris gadus atpakaļ. and I worked out that I no longer needed as much money. Un es sapratu, ka man nevajag tik daudz naudas vairāk. I think she was maybe spending a lot. Okay. Man liekas, varbūt viņa pārāk daudz tērēja. I said, so what do you do? He says, I go to the church every day. Un es jautāju, ar ko tad tu nodarbojies? Viņa atbild bija, es dodos uz baznīcu katru dienu, He said, I do anything that needs to be done. un es tur daru jebkas, kas ir nepieciešams. If we need to put out chairs, I put out chairs. Ja ir jāsakrāmē krēsli, es sakrāmēju krēslus. If we need to pack away the chairs, I pack away the chairs. Ja krēsli ir jānovāc, es tos novācu. If someone needs to go to the banking or the post office, I do all these jobs. Ja kādam jādodas uz banku vai uz pasta nodaļu, es daru to darbu arī. I said, does that keep you busy all the time? Un es jautāju, vai tas vienkārši aizņem visu tavu He laiku? said, no, when I'm finished those jobs, I go into the streets and I tell people about the church and invite them to church. Viņš saka, nē. Tad, kad es esmu pabeidzis šos te mazos darbus, es dodos uz ielas un stāstu cilvēkiem par baznīcu. Then he said this to me. He said, I didn't want to waste the rest of my life. Viņš teica, es negribu vienkārši izšķiest savu atlikušo dzīves daļu. Now, I've told you about 3 people I know. Es esmu jums izstāstījis par 3 cilvēkiem, kurus es zinu. Those 3 people represent every single person in this room. Šie 3 cilvēki patiesībā atspoguļo katru no jums šajā istabā. Which one are you? Kurš no viņiem esat jūs? Are you the young person thinking about what your career is going to be? Vai jūs esat tas jaunietis, kurš domā par savu karjeru? It would be amazing to have the first Latvian on the International Space Station. Būtu brīnišķīgi, ja starptautiskajā kosmosa stacijā būtu pirmais latvietis. I'm just not sure how much ministry you're going to do up there. Vienkārši man nav pārliecības par to, cik daudz kalpošanas darba tu So vari if tur you're, young, paveikt. if you're a young person thinking about your career, think very carefully about what you do. Ja tu esi jauns cilvēks, kurš domā par savu karjeru, padomā ļoti rūpīgi par to, ko tu darīsi. You might be somebody who's in a career.
Iespējams, ka tu esi kāds, kuram jau ir darbs. Maybe you're busy climbing the corporate ladder. Iespējams, ka tu esi kāds, kuram patērē daudz enerģiju, lai uzkāptu pa korporatīvajām kāpnēm. When is enough enough? Kad pietiekami ir tik tiešām pietiekami? Kad ir jābeidz? Kad pietiek? Every salary increase means more of your time. Katru reizi, kad tiek palielināta alga, tiek arī prasīts vairāk tava laika. Think very carefully. Ļoti rūpīgi par to padomā. You may be at the stage in life where you need to think about retirement. Iespējams, ka tu esi tādā dzīves posmā, ka tev ir jādomā par pensiju. It may be that you can't fully retire. Iespējams, ka tu nevari pilnībā aiziet pensijā. It may be that you leave a very, very demanding job to take a job that's maybe 2-3 days a week. Iespējams, ka tu pārstāji strādāt ļoti noslogotā darbā, lai strādātu darbā, kas paprasa 2-3 dienas nedēļā. Don't wait until your body starts failing before you say, I'm going to serve the Lord. Nesagaidi to brīdi, kad tava veselība pasliktinās un tikai tad tu gribi kalpot kungam. I'm looking for people who are faithful, available, and I'm also looking for people who are teachable. Es lūkojos uz cilvēkiem, kas ir uzticami, kas ir pieejami un kas ir mācāmi. Put up your hand if you're a teacher. You teach in a day school. You teach normal academics. Lūdzu, paceliet rokas, ja jūs esat skolotājs, ja jūs skolā mācat. Okay. It's about 6 of you out of a whole group. It's about 10%. Tātad 10% no šīs grupas 6 cilvēki. Thank you for doing this work. Paldies jums par to, ka jūs veicat šo darbu. Most teachers don't want to be anywhere near children on a Sunday. Lielākā daļa no skolotājiem nemaz negrib būt tuvu bērniem svētdienā. And I totally understand that. Un es ļoti labi to visu saprotu. I want to say to people who are teachers, maybe it's helpful to understand that what we are doing is not just like school. Skolotāji, jums ir jāsaprot, ka tas, ko jūs darat svētdienas skolā, nav tas pats, kas skola. And we should never treat it as such. Un mēs nekad to nedrīkstam tādā veidā uztvert. This is not an academic exercise, it's spiritual. Mums nav runa par akadēmisku nodarbību, mēs runājam par garīgu nodarbību. And sometimes it's helpful for those people to teach a different age group to what they would normally teach. Un reizēm skolotājiem ir noderīgi mācīt tādu vecumu grupu, ko viņi nemāca skolā. I also want to say that just because you're a good teacher at school doesn't mean you're necessarily a good Bible teacher. Un vēl es vēlos teikt sekojošo. Ja tu esi labs skolotājs skolā, tas nebūtu nenozīmē to, ka tu esi labs rakstu skaidrotājs And you will skolotājs. also need training in how to teach the Bible. Un tev būs nepieciešams iegūt apmācību tajā, kā mācīt Bībeli. So I've just had someone in Hong Kong tell me, look, I'm a school teacher and I didn't think I would learn anything from this training. Hongkongā kāds cilvēks atzina, un viņš teica, es esmu skolotājs skolā, un man nelikās, ka es vispār kaut ko iemācīšos no šīs apmācības. And then she wrote a whole page about everything she had learned that day. Un tad viņi vienkārši pierakstīja pilnu lapu ar lietām, ko viņi iemācījās un apgūta tajā dienā. So I do need people who are teachable. Tāpēc ir nepieciešami cilvēki, kas ir mācāmi. Some people are gifted as teachers, but I can teach anybody to teach. Kādi cilvēki ir ļoti apdāvināti kā skolotāji, bet es varu iemācīt jebkuram, kā mācīt. If you can teach a child to tie their shoelaces, you should be able to teach them the Bible. Ja tu vari iemācīt bērniem to, kā sašņurēt kurpes, tu arī esi spējīgs viņiem iemācīt And rakstus. so I will take people who are teachable and I will help them and give them the skills they need to do the best job that they can. Yeah? Tātad es darbojos ar cilvēkiem, kas ir mācāmi, un es iemācu viņiem prasmes, kas viņiem ļauj veikt viņu darbu pēc iespējas labāk. Okay, let's move on. So I'm trying to show you how these principles apply in different aspects of ministry, right? Tas, ko es šeit daru, es jums rādu, kā šie principi attiecās uz dažādiem kalpošanas aspektiem. So in this first one, I want someone who's prepared to build relationships with children and to teach them. Tātad tā pirmā stadija ir tā, ka es gribu kādu, kurš ir gatavs veidot attiecības ar bērniem, un es tad viņu mācu. Secondly, how does these principles affect the size of my leadership team? Otrs jautājums ir par to, kā šie principi ietekmē vadītāju skaitu komandā. Now, I don't know if you're anything like the UK with laws about how many children you can have in a group. Nezinu, vai jums Latvijā ir tāpat kā apvienotajā karalistē, kur vienkārši ir noteikumi par to, cik daudz bērnu var būt grupā. It's my experience that the UK is the only country that used to be in the European Union who actually had lots of laws. Man liekas, tā ir mana pieredze, ka
apvienotā karaliste bija vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kurai bija ļoti, ļoti daudz noteikumu. At Brexit, we were told the EU's got too many laws. It's the UK that's got too many laws. Okay, Brexit laikā mums teica, ka Eiropas Savienībai pārāk daudz likumu, bet patiesība ir tāda, ka apvienotai karalistei pārāk daudz Now, the likumu. laws that they've got about children and safeguarding are good laws. Likumi, kas attiecās uz bērnu drošību un aizsardzību, ir labi likumi. So understand that when I speak about this subject, I'm speaking from a United Kingdom perspective. Saprotiet vienu, kad es runāju par šo tēmu, es runāju kā kāds, kuram ir apvienotās karalistes perspektīva. When my wife and I arrived at this church that we were at, Kad mēs ar sievu ieradāmies baznīcā, kurā mēs šobrīd esam, there was an elderly man. He was retired. bija kāds vecāks vīrs, kurš bija pensijā jau. He used to come to the church on a Friday afternoon Piektdienas pēcpusdienā viņš nāca uz baznīcu. with a football and a Bible. Viņam bija futbola bumba un bībele. So we got rid of the football. No, we didn't. He used to play football with the boys for half an hour, Viņš ar zēniem kādu pusstundu spēlēja futbolu, and then he would open up and teach them something from the Bible. un tad viņš atvēra rakstus un mācīja viņus. Only boys came to this group. Tikai puikas gāja uz šo grupu. He said to me, "It's time for you to take this group." Un viņš teica man, tagad ir pienācis laiks tev šo grupu pārņemt. So my wife was also with me, Mana sieva bija kopā ar mani, and she started doing some craft activities to attract the girls. un viņa sāka veikt kādas rokdarbiņas, lai tā kā piesaistītu arī meitenes. And so the numbers grew Un palika vairāk bērnu. until there was 40 children on a Friday and just the two of us. Nu, bija tāda situācija, 40 bērnu un 2 no mums. And it's a bit crazy. Tas ir traki. And we knew we needed help. Un mēs zinājām, ka mums vajag palīdzību. So we asked another couple in the church, "Can you help us?" And they said, "We can help you next month." Un mēs jautājām kādai citai ģimenei, vai var palīdzēt, un viņi atbildēja tikai nākamajā mēnesī. So before they joined the team, we noticed the numbers went down from 40 to sometimes maybe only 20. Un kamēr mēs bijām divatā, mēs redzējām, ka šis te apmeklējums saruka, teiksim, no 40 uz 20 reizēm. But when they joined the team, the numbers went up again till we were getting 50, 60 children. Bet, kad šī te ģimene pievienojās, tad mūsu skaits pieauga, un mums bija 50 līdz 60 bērni. So now we needed help. So we asked 4 more people to come help us. Un mums vajadzēja palīdzību, un mēs lūdzām vēl 4 cilvēkiem nākt palīgā. But before they start helping us, guess what happens? Bet pirms viņi sāk mums palīdzēt, padomājiet, kas notika. The numbers go down again. Atkal saruka apmeklējums. Why do you think that is? Un kāpēc tas tā notika? Why do you think that when we got beyond the 10-to-1 ratio, the numbers went down? Kā jums liekas, kāpēc līdz tam brīdim, kad mēs sasniedzām šo attiecību 10-1, kāpēc skaits samazinājās? Any ideas? Kādas idejas? Vēlreiz? Okay, so they didn't have attention. The kids didn't have attention. Yeah, the word is relationships. Jā, tad attiecības ir tas vārds. You can't build a relationship with more than 10 children. Nav iespējams veidot attiecības vairāk kā ar 10 bērniem. This is also true with adults. Nu, tas arī attiecās uz pieaugušajiem. At the same time, I was running an adult home group. Tajā pašā laikā man bija pieaugušajiem mājas grupa. I said to one of my colleagues, I said, "How many people in your home group?" Es prasīju kādam no saviem kolēģiem, cik daudz cilvēku ir tavā mājas grupā. He said, "I've got 30 people in my home group." How many? 30. Okay, viņa mājas grupā bija 30 cilvēki. I said, "Where do they all sit in your house?" Kur tad viņi tavā mājā vispār var sasaisties? He said, They don't all come every week." Viņš teica, visi viņi jau nenāk katru nedēļu. I said, "How many come?" He said, "About 15 a week." Es prasīju, cik daudz nāk, un viņš teica, aptuveni 15 cilvēki. So now we need to analyze the numbers, don't we? Tagad mums vajag analizēt skaitļus. So half your people don't come all of the time, 50% no taviem cilvēkiem nenāk visu laiku. or all of your people don't come half the time. Vai visi tavi cilvēki nenāk pusi no laika? It's not good, is it? Nu, kā tas ir? He said, "What about your group?" I said, "We're 12 in our group, including my wife and I." Un viņš jautāja par mani, un es viņam atbildēju, ka mūsu grupā ir 12 cilvēki, mani un manu sievu ieskaitot. He said, "Do they all come every week?" Un viņš prasīja, vai viņi visi nāk katru nedēļu. I said, "No, but before the meeting starts, I know who will be there and who won't be there." Es teicu, viņi visi nenāk katru nedēļu, bet pirms sākas tikšanās es zinu, kurš piedalīsies un kurš nepiedalīsies. Because not only have they told me, they've sent me a message to say that they are not coming, but why they are not coming. Jo šie cilvēki nevien pasaka man,
ka viņi neieradīsies, bet viņi arī paskaidro, kādēļ viņi neieradīsies. Because the group is small, there is a relationship and accountability. Tādēļ, ka šī grupa ir salīdzinoši maza, ir attiecības un uzticēšanās, atbildība. If it's true for adults, it's got to be true for children. Ja tas ir patiesi attiecībā uz pieaugušiem, tad tas ir patiesi arī attiecībā uz bērniem. If our groups are so big that you've got to take a register to work out who's missing, your group's too big. Ja tava grupiņa ir tik liela, ka tev vajag skatīties sarakstā, lai saprastu, kurš ir klāt, tad patiesībā tā ir pārāk liela. The group leader should be able to look and say exactly who's missing. Grupas vadītājiem ir jāspēj uzreiz novērtēt, kurš cilvēks nav atnācis. If a child has missed 1 week and no one knows that they're missing, they know that you don't know that they were missing. Did you get that? Okay, tad, If a child misses 1 week tad bērns netiek vienā and you nedēļā, don't notice that they're missing, un jūs nepamanat to, ka viņi nav atnākuši. they will miss again next week. Viņi izlaidīs arī nākamo nedēļu. So when children don't attend the Sunday school, I used to send their craft activity, I used to post it to them. Tajā brīdī, kad bērni netika uz svētdienas skolas nodarbību, es šo te rokdarbu caur pastu aizsūtīju viņiem. Because I've spent time cutting it out. Vienkārši tāpēc, ka es veltīju laiku, lai to uztaisītu, izgriezt. I might as well send it to them. Un tādēļ es vienkārši viņiem aizsūtīju. And sometimes the parents feel a little bit guilty Un reizēm vecāki jūt tādu vainas apziņu, because they've decided to go to the beach instead of going to church because the sun was out. tādēļ, ka viņi izlēma aiziet uz pludmali tā vietā, lai aiziet uz baznīcu, jo vienkārši bija saulaina diena. If parents feel guilty because they've kept their children away from the people of God and the Word of God, I'm happy with that. Ja vecāki jūtas vainīgi par to, ka viņi nav ļāvuši saviem bērniem satikt Dieva ļaudis un dzirdēt Dieva vārdu, tad es esmu mierā ar to. So how do we communicate to our children that we've missed them? Kādā veidā mēs pasakām mūsu bērniem, ka mums viņu pietrūkst? As soon as I get beyond that 10-to-1 ratio, which is a legal requirement in the UK, Tajā brīdī, kad es pārsniedzu šo attiecību 10-1, kas patiesībā ir likuma nosacījums, the quality of my Anglijā, ministry is going to decrease. mūsu kalpošanas kvalitāte pazemināsies. So I want my groups to be as small as possible. Es vēlos, lai manas grupas ir pēc iespējas mazākas. I want to be able to get to know my children well. Es vēlos labi iepazīt savus I want to know bērnus. something about their home life. Es vēlos kaut ko uzzināt par viņu dzīvi. So when I come to apply the Bible, I'm applying it into their context, understanding who they are. Lai tajā brīdī, kad es pielietoju Bībeli, es pielietoju to viņu kontekstā, saprastams, kādi viņi ir. Relationships are important. Attiecībām ir liela nozīme. Education is important. Mācīšanās arī ir ļoti nozīmīga. Knowing people intimately to model the gospel is important. Cieša cilvēku pazīšana ir nozīmīga, lai varētu parādīt viņiem evaņģēliju. What about the commitment of the leaders? How often do you serve in your ministry? Ko tad mums teikt par vadītāju apņēmību iesaistīties? Cik bieži tu kalpo? Do you use a rota? Vai jums ir kaut kāds grafiks, saraksts? Graphics? Yes? Yes? So how often do you serve on your graphics? You translate yours. Twice a month. Divreiz mēnesī? Okay. Vienreiz mēnesī? Okay. In South Africa, Tātad tagad stāst par Dienvidāfriku. when we arrived, they said, these people are here to run the children's ministry. Kad mēs ieradāmies baznīcā, tad par mums teica, lūk, šie cilvēki vadīs bērnu kalpošanu. We need help. Who's going to help? Mums vajag palīgus. Kurš tad palīdzēs? If you want to help, you can put your name on the list by the door. Ja vēlaties palīdzēt, tad varat pierakstīties, jo pie durvīm ir lapiņa. Have you noticed they don't do that when the preacher's going on holiday? Vai... They don't do that. They don't say to people, sign up on the list to preach when the preacher's going on holiday. Jā, tātad šāds pats princips netiek piemērots, kad sludinātājs dodas atvaļinājumā. Nav jau tā, ka tur izliek lapu un saka, nu tagad pierakstīties, kurš sludinās. Why don't we do that for preaching? Kāpēc mēs ar sludināšanu tā nedaram? It's a real question. Un tas ir reāls jautājums jums. Anybody? Kāds? Sorry?
Tev jābūt aicinātam, tev jābūt gudrībai, tev jābūt kvalificētam Okay, sludināt. so to speak from here, you need knowledge, but to speak from down there to children, you don't need knowledge. Is that what you're saying? Okay, tad vai mēs sakam, ka tad runāt no priekšas tev jābūt zināšanām, bet lai runātu uz bērniem, tev nevajag zināšanas? What happens if someone gets up in your church and starts preaching heresy? What's going to happen? Kas notiek, ja jūs draudzē kāds nāk priekšā un sludina herēzi? Are you all going to be British and say that was very interesting? Vai jūs visi, vai visi būsiet kā briti un teiksiet, tas bija reāli interesanti? Can I tell you what will happen in our church? Pastāstīšu jums, kā bija manā baznīcā. The elders who are responsible for the spiritual welfare of the church Vecākie, kas ir atbildīgi par baznīcas garīgo labklājību, will tell the man to sit down and shut up. teiks šim te herētiķim, lai viņš apsēžās un aizver muti. Someone might come after a sermon and say, not quite sure you understood that passage. Piemēram, pēc sprediķa kāds var pienākt un teikt mācītājiem, klausies, man nelikās, ka tu saprati to raksturvietu. Has any 6-year-old come to you after your lesson and said, not sure you taught that correctly? Vai ir kādreiz bijis tā, ka kāds 6-gadnieks pie jums pienāk un saka, klausies, nezinu, vai tu esi pareizi to mācījis man. Do you know why? Vai zināt, kāpēc? Because they lack discernment. Tāpēc, ka viņiem trūkst izšķirt spējas. Children are not going to be like the Bereans who searched the scriptures to see if what Paul was saying was true. Bērni nebūs tādi paši kā Berejas ļaudis apstuļu darbu grāmatā, kas pārbaudīja, vai Pāvils runā saskaņā ar rakstiem. If you're a church leader here today, do you actually know what's being taught to your children? Ja tu šeit sēdi kā draudzes vadītājs, vai tu vispār zini, ko māca taviem bērniem? I want the best people teaching the children. Es vēlos, lai labākie no ļaudīm māca bērnus. I want to make sure that the foundation that we're putting in place is level and right. Es vēlos, lai tas pamats, ko mēs ieliekam, ir pareizs un adekvāts. When the foundation is skew, the whole building is skew. Ja pamats ir sašķobīts, tad sašķobīta ir visa ēka. And it's very hard to fix a foundation. Un ir ļoti grūti izlabot pamatus. So, I'm asking the question again. What question was I asking? Tad jautājums tiek uzdots, bet mēs meklējam, kas tas ir par jautājumu. I went off my track. So lots of people have signed up for children's ministry. Tātad ļoti daudz cilvēku pieteicās bērnu kalpošanai. And they're teaching once per week. Un reizi nedēļā viņi once per month. reizi mēnesī viņi māca. I walked past a Sunday school class one morning, Un kādu rītu es gāju gar svētdienas skolu, and the teacher hasn't arrived. un skolotājs vienkārši nav ieradies. And I hear one child say, I wonder who's teaching us this week. Un kāds no bērniem saka, kurš vispār mums mācīs šajā nedēļā? They've got no idea who's going to walk through the door to teach them about Jesus. Viņiem vispār nav skaidrības par to, kurš viņus mācīs. That's not very good, is it? Tas patiesībā nav labi, vai ne? So I decided right there and then, I said, what's going to happen is we are going to have you teach every single week. Tajā brīdī es izlēmu sekojošo, ka svētdienas skolotājs mācīs katru nedēļu. If you want to serve once a month, you can serve tea. Ja tu gribi kalpot reizi mēnesī, tad tu vari vienkārši kalpot ar tējas dalīšanu. Because you don't need to build relationships to pour tea. Jo nav jāveido attiecības, lai vienkārši ieliet tēju cilvēkiem glāzē. Now I could do that in that church because it was a big church with 2 morning services. Es varēju šādi rīkoties, jo tā bija pietiekami liela draudze, kurai bija 2 rīta dievkalpojumi. You could attend the early service and serve at the second service. Tu varēji iet uz agro rīta dievkalpojumu un pēc tam kalpot otrajā dievkalpojumā. Now we move to London. Tagad mēs esam pārvākušies uz Londonu. There's 10 children in children's ministry. Bērnu kalpošanā ir 10 bērni, 3 of them are mine. un 3 no viņiem ir manējie. I say to people, we need to get people involved in children's ministry. Un es saku draudzēji, mums vajag dalībnieks bērnu kalpošanai. I tell the congregation why children's ministry is important. Es draudzes ļaudīm pastāstu, kāpēc bērnu kalpošana ir svarīga. 25 people sign up for children's ministry. 25 cilvēki piesakās bērnu kalpošanai. Now I've got a problem. Un tagad man ir problēma. If I don't use them, they're never going to volunteer again. Ja es viņus neiesaistīšu, viņi vairs nekad nepieteiksies. We also don't have more than one service, so I've got to make sure my people are being fed. Un mums ir tikai viens dievkalpojums, tādēļ es vēlos rūpēties par to, lai mani cilvēki tiek garīgi pabaroti. So I have to use graphics.
Okay? Un tāpēc man ir jālieto grafiks. It's getting many more people involved in the ministry. Šeit ir runa par to, ka es iesaistu vairāk cilvēkus kalpošanā. It allows children to see different adults in the church and how they teach the Bible. Tas ļauj bērniem redzēt dažādus pieaugušos un to, kā viņi māca Bībeli. But there's a problem with the rota where you're serving one in four. Bet ir tāda liela problēma šim grafikam, kur tu kalpo tikai vienā no 4 reizēm. We're quickly going to play a game, okay? Mēs ātri uzspēlēsim spēli. Miro is a new Sunday school kid in the class. Okay, tad Miroslavs ir pavisam jauniņais bērns svētdienas skolas So I grupiņā. say, good morning, boys and girls. Un tad, labrīt, mazie bērni. You are new. Tu esi tikko atnācis. What's your name? Kā tev sauc? He tells me his name. Pasaki savu vārdu. I said, do you play basketball? Spēlē basketbolu. Very good. Ļoti labi. What's your favorite food? Kas tavs mīļākais ēdiens? Is it your first time here? Vai pirmā reize Where šeit? do you live? Kur dzīvo? Lovely to meet you. Bija prieks tev satikt. Next week, Nākamajā nedēļā. a teacher with better eyesight. Cilvēks ar labāku redzi. Hello, boys and girls. Hei, čau, meitenes un I've not puiši. met you before. What's your name? Nē, es tev saticu, kā tev sauc? Where do you live? Kur dzīvo? What's your favorite food? Kas tavs garšīgākais ēdiens? Do you play football? Spēlē futbolu? Do I need to do week 3 and 4 for you? Tad vai man vajag modelēt to, kas notiek 3. un 4. nedēļā? Do you understand why this is a problem? Vai saprotat to, kāpēc šī ir problēma? It's a problem because that child will be new for 4 weeks. Tas nozīmē to, ka šis bērns ir jauniņais visas 4 nedēļas. So because I'm committed to the Trinity, Tāpēc, and I believe in a God who is relational, ka es pastāvu uz trīsvienības mācību un ticu Dievam, kurš ir attiecību and I Dievs, believe that relationships are the basis of ministry, un es ticu tam, ka attiecības ir kalpošanas pamatā, I've got to change the way I do my rota. man ir jāizmaina tas, kādā veidā man ir uzstādīts grafiks. So in our church, if you're on a team of 4 people, Tātad, ja mūsu draudzē tu esi komandā, kur ir 4 cilvēki, you assist in week 1, tu esi kā asistents pirmajā nedēļā, you teach in week 2, tu māci 2. nedēļā, you go to church for the last 2. un pārējās 2 nedēļas tu esi uz baznīcu. Assist, teach, church. Tātad palīgs, māci, baznīca. If you've got 5 on a team, Ja ir 5 cilvēki, assist, teach, go to church for 3. palīdzi, māci un 3 nedēļas baznīcā. Now, when I've met Miro on the first week, Kad es satieku Miroslavu pirmajā nedēļā, I was the assistant. es biju asistents. Because it's important to have 2 adults in the room with children, right? Ir svarīgi, ka ir divi pieaugušie telpā, kur ir bērni. So I've met him. Es esmu viņu saticis. Next week, I'm coming to teach. Nākamajā nedēļā es nāku mācīt. Then I say, Tad es mēģinu atcerēties viņu vārdu. Miro, right? Miro, vai ne? So nice to have you back. Tik forši, ka tu esi atpakaļ atnācis. Did you watch the basketball match last night? Vai skaties basketbola spēli pagājušā vakarā? Is that better? Vai tas ir labāk? Of course it's better. Protams, ka tas ir labāk. As I prepare that lesson, I know what was taught the previous week. Kad es gatavoju nodarbību, es zinu, kas tika mācīts iepriekšējā reizē. So when I say, can anyone tell me where Peter was in last week's true story from the Bible? Kad es uzdodu jautājumu, klausieties, kāds var pateikt, kur bija apostols Pēters pagājušās nedēļas stāstā? And one kid says he was in, is it Rimi? The supermarket? Is it Rimi? What's it called? Rimini? Jā, Rimi, tā sauc Rimi. mūsu. He was in Rimi. Ha ha ha. Kāds no bērniem saka, Pēters bija Rimi. Now I'm thinking, who taught the Bible last week? Es domāju, kurš mācīja Bībeli pagājušajā nedēļā? But if I was there last week, I remember the teacher spoke, he used the example of Rimi in an illustration. Tad es atceros, ka skolotājs, kurš mācīja pagājušajā nedēļā, viņš patiesībā lietoja Rimi kā piemēru savā So I said, mācības punktā. no. Teacher didn't say that Peter was in Rimi. Skolotājs neteica to, ka Pēters bija Rimi. He said when Peter was wherever he was, it was like when the teacher went to Rimi. Okay? Bija drīzāk tā, kad Pēters bija tur, kur viņš bija, tad tas bija līdzīgi tā, kā So kad it helps skolotājs me bija with the Rimi. education process. It helps me with relationships, helps me with education. Tas palīdz man šajā svarīgajā procesā, kur es mācu un kur es veidoju attiecības. It also helps me with discipline Tas man palīdz arī ar disciplīnu, because I know who did what last week. jo es zinu, ko katrs darīja pagājušajā nedēļā. 99% of your discipline problems in your children's ministry 99% no jūsu audzināšanas problēmām jauniešu bērnu kalpošanā do you have any in Latvia? vispār ir tādas problēmas Latvijā. I'll tell you what it is. Es pateikšu, kas It's tas ir. children trying to work out where the boundaries are for the new adult in the room. Tas, ko bērni mēģina izdarīt, viņi mēģina saprast, kur šis
jaunpienācējs, pieaugušais, kur tad ir tās robežas The viņam? rules are different every week. Katru nedēļu ir citi noteikumi. And you don't have a relationship with them, and you cannot apply discipline if there's no relationship. Un tev nav nekāda attiecība, un tāpēc, ka tev nav attiecība ar bērniem, tu nevari nekādā veidā viņus disciplinēt. If I was assisting last week, I can see how the rules were applied by the teacher. Ja pagājušā nedēļā es biju palīgs, tad es varu redzēt, kā skolotājs pielieto noteikumus. And I apply them in the same way. Un es viņu pielietoju tieši tādā pašā veidā. And it changes everything. Un tas izmaina pilnīgi visu. Okay, I'm going to quickly just go over the last two, and then we need to stop for food. Es pāriešu ātri pēdējiem 2 punktiem, un tad mēs ķersimies pēdienu. What is the nature of the group? Kāds ir grupas raksturojums? Well, very simply, I want our groups to be a place where godliness is celebrated. Pavisam vienkārši izsakoties, es vēlos, lai mūsu grupas ir vieta, kur priecājas par dievbijību. I'm trying to encourage them in the godly decisions that they're making during the week. Es cenšos iedrošināt bērnus dievbijīgās izvēlēs, ko viņi veic nedēļas laikā. I'll be asking them questions every single week. I'll say, has anyone read anything interesting in the Bible this week? Es viņiem uzdošu tādus jautājumus, kā piemēram, vai kāds ir lasījis kaut ko interesantu Bībelē pagājušās nedēļas ietvaros. I'm saying to them, you should be reading your Bible. Un tas, ko es viņiem pastarpināti pasaku, jums ir jālasa Bībele. Has anybody had a chance to tell someone about Jesus this week? Anyone? Vai kādam vispār bija iespēja pasludināt Jēzu kādam cilvēkam šajā nedēļā? I'm going to share the opportunities I've had. Un tad es viņiem izstāstīšu par iespējām, kas man radās. I'm especially sharing the opportunities that have not gone well. Un īpaši es viņiem izklāstu tās iespējas, kur man nav izdevies pārāk labi. I'm even going to share the opportunities that I was too scared to take. Un es pat viņiem izstāstīšu par iespējām, kuras bija pārāk nobijies, lai I'm evaņģelizētu. trying to show them that I'm also struggling to do this job. Un es viņiem gribu parādīt, ka arī es cīnos, lai varētu izpildīt šo uzdevumu. Finally, the use of available resources. Un visbeidzot, pieejamo resursu izmantošana. You've only got so much time in the week. Tavā nedēļā ir noteikts laika daudzums. So you've got to ask yourself, if your job is to teach the lesson, Tāpēc tev ir jāuzdod jautājums, ja tavs uzdevums ir mācīt. what is the best thing for you to do with your time? Kas ir tas labākais, ko es varu darīt ar savu laiku? Should you spend your time cutting out craft work? Vai tev vajadzētu izmantot lielāko daļu laika, taisot rokdarbus? Or do you think someone else can do that for you? Varbūt var palūgt, lai kāds cits to izdara. So because we run our rota the way we do, Tādēļ, ka mūsu baznīcā ir noteikts veids, if you're, kā īstenojam grafiku, if you're assisting, ja tu esi asistents, ja tu esi palīgs, your job is craft activities and games. tavs uzdevums ir rokdarbi un spēles. If you're teaching, you focus on the teaching. Ja tu māci, tad tu fokusēsi uz mācību. And that's how the whole thing works together. Un tas ir veids, kā svētdienas skola darbojās. When we are under pressure, Tajā brīdī, kad mēs esam zem spiediena, we are going to stop doing the thing that no one can see if we've done it or not. kad mēs esam zem spiediena, mēs pārstāsim darīt to lietu, ko citi neredz, vai mēs to esam darījuši vai neesam darījuši. We will do the craft activity because people can see if you've prepared that. Mēs, teiksim, strādāsim pie rokdarbiem, jo cilvēki var redzēt, vai tu to esi sagatavojis. But people are never going to see whether you spent a long time in the Bible or a short time in the Bible. Bet cilvēki nekad neredzēs to, vai tu esi pavadījis daudz laika Bībelē vai pavisam īsu laiku Bībelē. So, what is the most important thing? Tātad, kas ir pats If svarīgākais? you are teaching, it's to study the Bible and to pray. Ja tu māci, tad tev ir jāstudē raksti un jālūdz. If you're assisting, then it's everything else that's not teaching. Ja tu esi asistents palīgs, tad tas ir saistīts ar visu pārējo, kas nav mācība. Okay? Are we all happy? Vai visi esam apmierināti? Are we all hungry? Vai mēs arī visi esam izsalkuši? Isal Kush. Is that right? Did I get that right? Yeah. Isal Kush. Is that right? Yes, sir. Thank you. That's Isal Kush. pretty good for you. I've learned something. I've learned the most important thing. Es esmu iemācījies pašu svarīgāko. I'm hungry. Es esmu izsalcis. Let me pray. Es vadīšu lūkšanu. Gracious Father, we do thank you for your word. Žēlsirdīgais Tēvs, mēs pateicamies Tev par Tavu vārdu. Please help us to think about our ministries. Lūdzu, palīdzi mums domāt par mūsu kalpošanu. Help us to evaluate them in the light of your word. Palīdzi mums tās izvērtēt Tavu vārdu kontekstā. Help us to be brave to make changes where there need to be changes. Lūdzu, dāvā mums drosmi izdarīt izmaiņas tur, kur tas ir nepieciešams. Encourage us where we are doing well. Lūdzu, iedrošini mūs tajos punktos, kur mums labi izdodas. Help us to do what we can with what you've given us. Ļauj mums paveikt to, ko mēs spējam ar to, ko Tu mums esi dāvājis. Thank you for food which has been provided by you.
Pateicamies par ēdienu, ko tu mums esi sagādājis. Use it to nourish our bodies, we pray for Jesus' sake. Lūdzu, lieto to, lai uzturētu mūsu ķermeņus. To lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Āmen.